Lielākais zaudējums īstenībā, kas ir ilūzija zaudējums. Nevis tas, ka tas bērns nepiesakās, nevis tas, ka īstenībā kāds aiziet no šejienes, bet tas, ka tam cilvēkam bija uzlikta ilūzija uz to bērnu, tu mani padarīsi laimīgu, neapzināti. Tas nav apzināti. Tu izglābsi attiecības, tu vēl kaut ko. Un tik bieži tām sievietēm, kurām ir īstenībā lemts skaisti, tās augsti vibracionālās dvēseles radīt, viņām nedos to bērnu, kamēr būs neapzināti šīs pārliecības. Un viņas dzīvo dziļi ķermenī īstenībā. Jo tām, kurām ir tur dzimta jāsakārto, tur nāk tā dzimtas dvēsele. Viņa ienāk, viņai vienalga. Jā, vai mums tur ir nauda, vai mums tur nav nauda, vai kaut kas. Viņa vienkārši nāk un viņai jāizdara tas savs darbs. Parunājam par to, kā vispār notiek dvēseles iemiesošanās process, kā notiek dvēseles inkarnācija, kā dvēsele izvēlās dvēseli, respektīvi, vai dvēseli bērns izvēlās vecākus. Par to baigi daudz kontroversijas sabiedrībā ir. Kā tu to redzi? Zini kā, es to redzu, jo apzinātāki mēs esam, jo īstenībā tas ceļš, viņš ir tās dvēseles, viņas iet vienotrai īstenībā pretī. Mēs no šejienes ar to savu nodomu, jā, jo mēs ar to nodomu turam to iekšējo vibrāciju, un uz to iekšējo vibrāciju tā dvēsele var atnākt. Un tad mēs es jūtu, ka viņas iet viena otrai pretī. Un tad bieži vien strādājot arī ar sievietēm, elpošanā, somatikā, ir arī, kurām es vispār nepieskaros, kurām es vienkārši sēžu pretī, viņa aiztais acis un jau viss notiek. Un tad var ļoti labi nolasīt, kas ir tas, kas traucē. Dvēselē ienākt. Kas viņai traucē šajā ķermenī, jo arī par dzemdībām, ja mums liekas, ka es tur esmu lielākais guru pasaulē un tur visu kaut ko daru, bet dzemdējot ķermenis, dzemdē fiziskais ķermenis. Prāts nedzemdē, gars nedzemdē, dvēsele nedzemdē, to dara fiziskais ķermenis. Ko tas nozīmē? Kāpēc tas svarīgi to saprast? To ir svarīgi saprast, jo lielāks ir mūsu kontakts ar fizisko ķermeni, jo labāk mēs sajūtam, man tik kaut kas iesāpējās, man tik kaut kas notiek, un mēs varam izveidot to savienojumu ar to vietu, pastīties, ko tā vieta mums nes, kas ir tā informācija, ko tā vieta mums nes, viņu vienkārši, izraudāt, palūgt piedošanu, atlaist. Un līdz ar to arī, tajā dzemdību procesā tā sieviete nav ar tādiem emocionāliem nospiedumu smagumiem. Viņa ir tāda brīva, viegla, un tas ķermenis var vienkārši darīt īstenībā to, kas viņam vienkārši ir jādara. Ja sieviete ir pieķērusies, kaut kādam aizvainojumam, kaut kādai ilūzijai par to, kādām ir jābūt dzemdībām, kā viss notiks, vai tieši otrādi ir ļoti daudz sievietes, kuras grib dzemdēt, jo viņas zina, ka dzemdības ir tāds portāls, ka tur var visu notransformēt. Visu. Pilnībā visu. Ja tu ieliec tur to sēklu iekšā, to nodomu, tur var visu dabūt gatavu. Pastāst vairāk par to. Un tāpēc ļoti daudz sievietes, viņas neapzināti iet uz to, ka viņas grib vēl arī par to nodomu, ka viņas grib vēl bērnus, lai tās savas traumas izdziedinātu. Jo viņas zina, ka ja tās dzemdības būs tur harmoniskas, foršas un mīlestības pilnas, un ja viņai izdosies to ķermeni atslābināt, tad tās traumas viņas tā kā no ķermeņa vienkārši tajā mīlestības plūsmā viņas vienkārši iziet ārā. Varbūt tā auditorijas daļai, kurai šis interesēs, bet varbūt iepriekš viņi nav saskārušies ar transformācijas procesiem, zemapziņas programmu transformāciju, iekšā bērnu dziedināšanu, tikai tagad vispār sāk interesēties. Kas ir tas, kā tu aprakstītu, tad kāda ir korelācija starp to, kāda ir, piemēram, mammai vai vecākiem, kāds ir viņiem programmas, pārliecības, uzskati, emocijas un kā tas ietekmē, piemēram, gaidību procesu?
vai ieņemšanas procesu, gaidības procesu? Tas ļoti ietekmē. Es pat nevaru vienkārši tas 1:1 ietekmē. Aiziet vienkārši ārā vienkārši visu. Tas 1:1 ietekmē, jo viens ir tas, ka tava dzimšana, kā tu esi ienācis, ietekmē. Jo tu neapzināti paņem to, ka, ja mana mamma varēja mani piedzemdēt, tad es arī varu. Ja mana mamma mani nevarēja piedzemdēt, tad manī kaut kas ir tāds, ka es arī to nevaru izdarīt. Kā tas būtu, nevarēja piedzemdēt, es jau piedzimu? Tad... Jā, vai nezinu, ar ķeizargriezienu, vai dzemdības bija smagas, grūtas, vai nebija atbalsts, vai nebija vēl kaut kas, kas tur, vai personāls bija riebīgs un neiejūtīgs, un, es nezinu, tur sazāļoja, vai neviens nepievērs uzmanību. Un, jo tas ir arī vienmēr tas, kad sieviete atnāk pie manis, es viņai prasu, kāds ir viņas piedzimšanas stāsts, kā viņa piedzima, kā viņas māsa piedzima, kā brāļi piedzima. Tas arī ļoti, ļoti, ļoti ietekmē. Piemēram, kādas kopsakarības tu redzi? Kā tas ietekmē bērnu pēc tam, piemēram? Kā ķeizargrieziens ietekmē, kā grūtas dzemdības ietekmē? Parunā par kādiem piemēriem, kas tev no prakses ir bijis. Zini kā, man tie piemēri ir tādi, ka, ja tā sieviete atnāk, tad viņa ir diezgan gatava jau strādāt. Un viņa zina to savu iekšējo mērķi, vai ko viņa grib. Viņa grib, piemēram, tiešām, es gribu pati pieredzēt savu sievišķo spēku, atbalstu, un es gribu pati piedzemdēt savu bērnu. Un tad mēs vienkārši ejam uz to. Un tad skatāmies, kas ir tās programmas, kas traucē to pieredzēt. Bet ir man bijusi viena pieredze, kur es ar sievieti ļoti, ļoti strādāju, bet tas bija tik interesanti, kad tā meitiņa viņai bija, viņa gribēja ar ķeizaru piedzimt. Tā kā pats bērns? Pats bērns, jā, viņa gribēja. Bērns tipiski tā kā grib piedzimt dabīgi, parasti? Dabīgā veidā vai... Zini kā, tas atkal ir jāskatās no tāda dvēseles skatu punkti, kas ir tas, ko tas bērns grib pieredzēt savā dzīvē. Kāpēc, lai viņi gribētu ar ķeizaru piedzimt? Toreiz es gāju un skatījos, un mēs pat tajā dzemdību procesā, viņi saka, jā, man ir baila, mēs ejam bailēs iekšā, mēs viņus rīfreimojam, tur dzemdību laikā uz vietas visu daram. Un viņi saka, bet es esmu gatava. Tā kā cit nost, es esmu gatava to bērnu piedzemdēt. Tās bailes ir, bet mēs viņus atrodam un dabūjam to mīlestības plūsmu un viss aiziet. Bet, un es domāju, labi, apsēžos, savienojos. Un man atnāk un saka, pēc stundas būs ķeizars. Man atliek vienīgi pieņemt. Atliek vienīgi pieņemt. Un kāpēc? Tā informācija nenāca, jā? Kāpēc gribēja tā? Nē, kāpēc? Nav nejausmas, bet tā ir arī par tādu ļoti lielu cieņu un mīlestību tām dvēselēm, kuras nāk, jo viņas jau nāk uz to pieredzi. Jā, lai arī kā mēs gribētu. Kāda būtu potenciāli tā pieredze, kāpēc tā dvēsele grib atnākt tādā vai savādākā veidā? Ko viņas ar to iegūst? Es uzreiz domāju, kādas ir tās ķeizargrieziena, tās programmas uzreiz iekšā. Jā, kad mani visu laiku palīdz, kad mani izceļ, mani padod, kad man visu laiku ir kāds, kas mani visu laiku izdara. Kā apkalpošos personāls. Jā, un tāpēc tas ir ķeizargrieziens. Ķeizars dzimst, kuru apkalpo. Kurienes tas vārds vispār ir radies? Zini kā, es nezinu, vai tā ir taisnība, bet pats pirmais... Jo man šo dūlu skolā stāstīja. Pirmais, kurš piedzima ar ķeizargriezienu, bija viens no šiem, es pat nemālu, Jūlijs Cēzars. Kaut kas tāds. Viņu pirmo dzemdības gāja grūti, izcēla ārā. Jo man liekas, tā procedūra jau agrākos laikos ļoti bīstam. Jā. Tur bija tā, ka vai nu bērns izdzīvo, vai mamma izdzīvo. Jā.
Tad sanāk, tos procesus var izstrādāt tikai pašā dzimšanas laikā, jau, ka bērns nāk, vai tu strādā ar to sievieti iepriekš jau? Iepriekš. Jo es esmu par to, ka tas sievietei jājūtās ļoti droši. Sievietei ne, ķermenim. Izved varbūt tās tipiski cauri tādam gadījumam. Sieviete pie tevis atnāk, un viņa tipiski saka, varbūt, vai viņa ir stāvoklī, vai plāno, atkarībā no tās no izējas pozīcijām. Kas notiek tālāk? Kā tu šo sievieti ved cauri tam procesam? Pēdējā laikā man nāk arī ļoti daudz sievietes, kuras ir zaudējušas bērnus. 8., 9., 12., 21. Nedēļa piedzimstot. Tās nāk ļoti daudz. Nāk tās, kuras grib, kurām nesanāk. Un nāk tās, kuras jau ir, bet attiecīgi kaut kas viņām ir tāds, kur viņas nesajūt vai atbalstu no kāda, vai tiešām ir tie iekšējie procesi ir tik spēcīgi, kad vajag vienkārši arī atbalstu un palīdzību. Parasti tās, kuras ir zaudējušas bērniņus, mēs ejam cauri tam zaudējuma procesam. Ejam vienkārši tam zaudējuma procesam cauri, skatāmies, kas ir bijis viņas nodoms, ko tā dvēsele ir atnākusi. Eju cauri visam noliegumiem, dusmām, agresijām, kaulēšanās. Tā ir tik interesanta sēru daļa, kur mēs kaulējamies un meklējam vainīgos un domājam, ok, man vajadzēja izdarīt tā. Nē, man nevajadzēja partnerim toreiz atļaut to darīt. Ja es būtu izdarījusi tā, tad viss būtu bijis kārtībā. Ja? Mēs dzīvojam laika atpakaļ tajā situācijā un mēģinam īstenībā jau neapzināti to situāciju rīfreimot. Tikai mēs tur iesprūstam tajā rīfreimingā, tajā modelī iekšā. Un tad vienkārši to palīdzību tai sievietei, vienkārši to situāciju tā kā izrisināt. Norīfreimot, palīdzēt. Kāds atrisina šo zaudējumu? Kas ir tas, kas palīdz saprast? Un tas ir tas, kur man nāca tā nāve klāt, jo es sapratu, tas man arī bija ar vienu man draudzeni. Viņa izvēlējās man kā dūlu, viņam mazākā vecumā, man liekas, 7., 8. nedēļa, viņa zaudēja bērniņu. Un es tajā brīdī, kad viņa man uzraksta, ka viņa brauc uz slimnīcu, es jau jūtu, ka tāda dvēsele caur manu kanālu aiziet prom. Un es viņai neko nesaku, es viņu vienkārši atbalstu, jo viņa jau vēl cer, kad izglābs un ka viss būs labi. Un tas bija tas brīdis, kur es sapratu, ka man jāmācās abas puses. Kad es nevaru mācīties tikai un vienīgi par piedzimšanu, kad man ir jāmācās arī otra puse, jāizprot otras puses noteikumi, jāiepazīst otras puses sistēma, jāiepazīst otras puses fiziskais plāns, otras puses emocionāls, mentālais, astrālais, dievišķais. Visi tie plāni man ir, ka man viņi ir jāizpēta, jo saskaroties ar tiem dzīvības un nāves vārtiem, ienākšanas, aiziešanas vārti, es viņus redzu kā vienus. Es viņu redzu kā vienus vārtus, un vai nu viņi varās uz šo pusi, vai nu viņi varās tā kā uz dzīvības pusi, vai nu viņi varās uz to pusi. Uz matricas pusi vai uz debesu pusi. Kas to nosaka? Kas ir tā motivācija? Tiem vārtiem? Es domāju par dvēseli, kad tas bērns, piemēram, izvēlās atnākt īsu laiku un aiziet. Šeit es vienmēr tām sievietēm, kuras to ir pieredzējušas, es vienmēr, tās, kuras nāk atkārtoti, ka viņi ir zaudējusi bērnu, viņi nāk, piemēram, nākošā grūtniecība ir iestājusies, un viņi saprot, ka viņai ir bail. Un es viņai vienmēr saku, kad tas bērns skaitās. Tas nav tā, ka tā dvēsele neskaitās, viņa skaitās. Ja tas ir skaitās? Tas sievietei ir jau viens bērns, viņai ir bijusi viena grūtniecība. Tas skaitās. Jo kā mums parasti gribās, skaitās tikai tie dzīvie. Kāpēc tas skaitās? Kāpēc tas svarīgi? Jo, ja mēs no psihes izliekam ārā to, kad mums tas bērns nav bijis, tad mums nav iziets tas pilns sēru process cauri. Jo sēru cikls beidzās ar pieņemšanu.
ka es pieņemu. Un es pieņemu, ka man ir tas viens bērns. Viņš tikai nav šeit fizikā. Viņš ir kaut kur citur. Jā, tāda vesela viņa izvēlējās atnākt uz tik ilgu laiku. Un tas viens ir. Vai 2, vai 3, vai citiem ir vēl vairāk. Bet jā, ka tas skaitās, jo tas ir ļoti svarīgi pēc tam nākošiem bērniem, kas būs. Ka viņiem ir svarīgi, ka viņi zina, tas arī ir par visām programmām. Jo ja viņi nezina, ka pirms viņiem ir bijuši vēl bērni, viņiem tā nāves pieredze, viņiem tā kā velkās līdz. Jo bieži vien, ja tā pirmā grūtniecība nav izsērota, tad tas otrs bērns, kurš ir, piemēram, fizikā, viņš jūt, kad vecāki vairāk baidās. Ka tā nāve, viņa tā kā seko visu laiku līdz. Un viņam ir tās, kā kas notiek. Es ar to daudz saskaros, jo, kā tu zini, mēs šajā transformatīvā elpošanā tieši kā reiz, kā ar veselu modalitāti, tieši dzimšanas procesu pārrakstīšanu, dzimšanas stāstu pārrakstīšanu, ko mēs darām, ejam specifiskā arī elpošanas šajā te procesā, vadītā procesā, kur mēs pārrakstam to laiku līniju, kā tas cilvēks ir ienācis. Un pirms tam ir šī milzīgā anketa, ja, ko tas cilvēks pilda ar visu viņam savu to informāciju, kas viņam jāievāc par sevi, vai viņš bija gaidīts, vai viņš bija plānots, gaidīts, kā mamma jutās grūtniecības laikā, kā tētis jutās grūtniecības laikā, emocionālās pieredzes, viss, kaut kādi notikumi, vai ir kāds nomiris tajā laikā, aizgājis. Arī ļoti svarīgi, jā, un tad, protams, tad viss process līdz pašai dzimšanai, un tad pats dzimšanas process, ko mēs atsevišķi varam pārrakstīt, kur cilvēki beidzot ziņo to, ka viņi pārraksta savu dzimšanu, viņiem iekšēji pārrakstās, ka viņi ir dzemdējuši savus bērnus, arī pārrakstās tas fails. Tagad tas ir baigi interesanti arī. Un cilvēki atrod lielu iekšēju mieru, pēc tam, liekas, tas fails tā kā izlīdzinās. Jā, un tas, ko tu pieminēji par tām dvēselēm, es redzu, ka ir dažādi. Ir viens dvēseles, kuras nāk atkārtoti vairākas reizes, un ir tādas, kuras mainās. Kā tev liekas, no kā tas atkarīgs ir, kuros brīžos nāk viena dvēsele, piemēram, nevar atnākt, bet viņi turpina nākt, un kurā brīdī nāk cita? Es domāju, tas ir atkarīgs no nodoma. Ja tavs nodoms ir dabūt māsiņai brālīti, tad ir ļoti daudz dvēseles, kuras iespējams šo pieredzi grib pieredzēt. Un tad viņas, vieglāk nomainās. Bet ja tas nodoms ir kaut kur tāds konkrētāks, un iespējams tas līgums ir tieši ar to dvēseli, ka tieši tā var izpildīt to uzdevumu, un ka tā ķermeņa gatavība vai, psihiska gatavība vai emocionālā gatavība vai nav kaut kāda veida gatavība tajā brīdī nav vēl, tad viņa nāk, viņa klauvēs, kamēr tā gatavība būs.